Labdien! Man ir liels prieks jūs redzēt un būt kopā ar jums šodien šeit. Paldies, ka esat ieradušies! Daudziem saņemot ielūgumus, radās jautājums, kas par svētkiem, kas tiek atzīmēts. Viens no iemesliem, kāpēc esam sapulcējušies šeit, ir, lai atskatītos uz padarīto, sasniegto un izvirzītu jaunus nākotnes mērķus, bet arī lai atgādinātu sev, cik svarīgi ir kopā būšana, jo ikdienas steigā mēs aizmirstam, ka esam daļa no kaut kā lielāka, un visi pakalpojumi tiek nodrošināti pateicoties mūsu visu iesaistē. Mans viens no mīļākajiem citātiem, kurš ļoti atspoguļo mūsu ikdienas darbu, ir, ka katram atsevišķam laipnības un atbalsta darbam ir nozīme, neatkarīgi no tā, cik maz tas var šķist. Un katrai nesautīgai un humānai rīcībai ikdienā ir neatsverama globāla nozīme. To ir vērts atcerēties, tāpēc turpināsim iesākt to, tieksimies sasniegt vēl augstākus mērķus, cienot viens otru un mūsu klientus. Paldies visiem par atsaucību, sadarbību un uzticēšanos. Man prieks ir būt daļai no Latvijas Sarkanā Krusta komandas. Kopā mēs varam palīdzēt. Turpinājumā būs video prezentācija par Latvijas Sarkanā Krusta biroja aprūpe mājās darbību un pakalpojumiem, kurus ikdienā nodrošinām. Aprūpe mājās pakalpojums tiek nodrošināts katram klientam individuāli izvērtējot viņu pašaprūpes spējas un nepieciešamo palīdzību. Tie var būt ikdienas darbi kā dzīvokļu uzkopšana un produktu iegāde un piegāde, līdz guļošu klientu aprūpē, kas ietver barošanu, higienas nodrošināšanu un pozicionēšanu. Mūsu galvenās vērtības ir darbinieki un klienti, tāpēc mēs rūpējamies par darbinieku labklājību, jo apmierināts darbinieks spēj nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu. Aprūpes pakalpojumu mums koordinē sociālie darbinieki, kas izmantojot savas prasmes, zināšanas un Latvijas Sarkanā Krusta resursu spēj veiksmīgi risināt klientu sociālās problēmas. Tāpēc darba praksē mēs izmantojam gan ārējos, gan iekšējos resursus, lai sasniegtu labāko rezultātu. Mums ir iespēja klientam nodrošināt viņam nepieciešamos pakalpojumus vienkopus, specializēto transportu, veselības aprūpi mājās, drošības pogu, tehniskos palīgu līdzekļus un arī humāno palīdzību. Šobrīd aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts 9 novados. Esam gatavi attīstīties un atvērti jaunām sadarbībām. Aprūpe tiek nodrošināta gan pilngadīgām, gan nepilngadīgām personām, kurām ir nepieciešama palīdzība sadzīvē vai pašaprūpē. Tiek nodrošināta pašvaldības apmaksāta un maksas aprūpe, kur klients vai viņa piederīgie paši slēdz līgumu par klientam nepieciešamo aprūpes apjomu. Aprūpe tiek nodrošināta pēc klienta vajadzībām, kas var būt 3 reizes dienā līdz 7 dienām nedēļā. Tā kā klienti mums ir arī lauku teritorijās, tur dodas mobilās brigādes, kur darbojas 2 cilvēki, lai varētu operatīvāk veikt savu darbu. Piemēram, kamēr viens uzsaist paēst, uzkop dzīvokli, otrs nopļauj zāli un ienes ūdeni. Nodrošinot aprūpi lauku teritorijās ir savi izaicinājumi. Piemēram, nodrošināt piemērotu autoparku, pielāgojoties laika apstākļu specifikai un autoceļiem. Mobilās brigādes klientu aizved uz tuvāko higienas centru un pie ģimenes ārsta, lai viņi saņemtu medicīniskos pakalpojumus. Aprūpe tiek nodrošināta arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Viens no pieejamiem pakalpojumiem ir atbalsta personu pakalpojums, kuru nodrošina apmācītas atbalsta personas, kuras var nodrošināt aprūpi līdz 160 stundām mēnesī pēc vajadzības. Pakalpojums ir sev pozitīvi parādījis, jo mūsu klientu ģimenes locekļi ir atgriezušies darba tirgu, ir uzlabojušās ģimenes attiecības un vide, kur viņi dzīvo. Vēl viens pakalpojums ir individualizētā aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kur aprūpe tiek nodrošināta pēc klienta vajadzībām un apjomām. Tas, piemēram, var būt nedēļas nogale vai darba dienu vakar, tā vecākiem ir iespēja aprūpes pakalpojumu pielāgot savām aktivitātēm. Ikdienā mēs sadarbojamies ar vecākiem, uzklausām viņu ierosinājumus, lai nākotnē varētu attīstīt citus pakalpojumus, kas ir orientēti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Viens no jaunākajiem pakalpojumiem, ko nodrošinām, ir veselības aprūpe mājās, ko sniedz reģistrēta vispārējā aprūpes māsa ar pieredzi un individuālu pieeju pacientam. Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums.
Pakalpojumu nodrošinām Rīgā un Pierīgā, bet nākotnes mērķis sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta komitejām nodrošināt pa visu Latvijas teritoriju. Specializētā transporta pakalpojumu nodrošinām pa visu Latvijas teritoriju. Šobrīd mūsu autoparks sastāv no jaunām speciāli pielāgotām automašīnām, kurās ir iespējams pārvadāt gan guļošus, gan sēdošus klientus. Pakalpojumu sniedzam gan klientiem pašvaldībās, ar kurām ir līgums, gan maksas klientiem, un esam atvērti jaunām sadarbībām. Labdien, mani sauc Gvido. Strādāju Sarkanajā Krustā uz specializētā transporta līdzekļa vadītāju jau gadus 5. Man šis darbiņš ļoti patīk priekšniecība, patīk cilvēciņi, patīk klienti. Mums ir ļoti svarīgi būt mūsu iedzīvotāju tuvumā un lai mēs varētu kopā viens otram palīdzēt. Drošības pogu ir iespējams saņemt klientiem visā Latvijas teritorijā. Mūsu darbinieki atbrauks pie jums, uzstādīs drošības pogu un izstāstīs, kā pakalpojums strādā, kā arī rīkoties krīzes situācijās. Pakalpojumu ietvaros mums diennakti strādā zvanu centrs, lai klienti tiktu uzraudzīti un pēc nepieciešamības saņem savu nepieciešamo palīdzību. Ģimenes asistenta pakalpojums šobrīd ir pieejams Rīgā, Ķekavā un šogad arī uzsākām jaunas sadarbības jaunās teritorijās. Mūsu darbinieki ir ar atbilstošu izglītību un ikdienā nodrošinām papildus apmācības un supervīzijas. Sekojot mūsdienu tendencēm, esam uzsākuši un turpinam digitalizācijas procesu birojā aprūpe mājās, kā arī visā Sarkanajā Krustā. Esam izveidojuši AMUS pilnajā nosaukumā aprūpes mājās organizēšanas sistēmu, ar ko esam panākuši, ka visas klientlietas ir digitālas un visi procesi ir automatizēti. Viens no rīkiem ir aprūpes aplikācija, kur darbinieki redz savus klientus, veicamos ikdienas darbus un kur klienti ar savu parakstu apstiprina saņemto pakalpojumu. Mūsu darbinieki strādā tikai AMUSā, jo tas ir sasaistīts gan ar grāmatvedības, gan personāla vadības sistēmu, kas ļoti atvieglo ikdienas darbu un mobilitāti. Šobrīd ar AMUS strādā aprūpes mājās darbinieki, ģimenes asistenti un nākotnes plānā ir digitalizēt arī pārējos sociālos pakalpojumus. Paldies par uzmanību, un plašāk par mūsu sniegtiem pakalpojumiem varat iepazīties Latvijas Sarkanā Krusta mājaslapā vai arī zvanot uz kādu no norādītajiem telefonu numuriem.